Velo triāla pasākumā. Šajā te, kurā es pabiju, tas notika gan telpās, tāpēc, dubļi tur nebija. Dubļi tur mazāk, jā, bet interesanti štelītes pilnīgi noteikti. Man jau patīk skatīties vismaz pa televizoru. Pats jau gan es esmu riteņbraucējs ielas variants, nevis lēkāt. Bet, ir cilvēki, kuriem tas padodās un ļoti labi. Jā, katrā ziņā velo triāla sezona ir atklāta un elites trīnieks tad uz šo momentu ir Ansis Dermaks, no Usmas apgabalu pārstāv, jā. Jā, zonu. Tas mums ir number one. Tad number two ir Kristaps Skudra. No Ugāles. Jā, tā arī kurzem. Jā, paskat, kā kurzemnieki sasprojušies. Un arī viens viesis no ārzemēm, proti Vladimirs Kovaļenko no Sanktpēterburgas. Redz, paldies par skaistajām bildēm Jurim Zariņam, kurš arī īstenībā braukā ar riteni. Un viņš arī būs redzams nākamajā sižetā, jo Ketī bija aizbraukusi apstīties, kā norisinājās jaunā velo triāla sezonas atklāšana. Ko tad skatāmies? Jā. Čau, Jāni, prieks tev satikt, ilgi neesam tikušies. Tāds par tāds gan televizorā atceros Lietuvas šovā piedalījies un labi sev parādīja. Tiešām prieks. Īsumā varbūt Rio Saros pastāst, kur mēs šobrīd esam un kas šodien notiek. Mēs esam Andrejsalā, braukājamies treniņu vietā ziemas, triāla skolas treniņu vietā. Šeit forši pabraukāšanās. Man ir baigā ideja, un īstenībā es domāju izaicinājums gan tev, gan man. Es tev šodien ieceļu, Sema tādā ārštata korespondenta lomā, vai tu būtu gatavs? Tas ir izaicinājums. Tas ir izaicinājums. Varbūt tagad tu būsi Sema vadītājs, jā, šodien, un es tev dodu šo mikrofonu tā svinīgi, jā, tagad tarā. Paldies. Droši. Protams, pazīstu. Tātad Sema jaunais vadītājs, speciāla reportāža no triāla sacensībām kluba Karters organizētajām. Un tad mēs esam sastapuši šīs pasākuma vaininieku, organizātoru Kristapu Skudru, arī triāla kluba Karters veidotāju. Varbūt Kristap pastāst vairāk, kas šeit notiek? Sacensības ir velo triālā. Vairāk ir domāts tā ideja pasākumam, kā vienkārši šitās padarīšanas piekritē sanāk kopā un labi pavada laiku, tā galvenā doma. Šīs ir arī telpas, kur notiek tie Karteras velo triāla skolas nodarbības un tā kā tava treniņu mājvieta Rīgā. Vai audzēkņi tev apsteigs? Audzēkņi neapsteigs pagaidām. Ansis Dermaks ir pacīnījies pasaules posmos diezgan spēcīgi. Pastāst, kur tu biji un ko tu pieveici? Es biju uz Spāniju un Itālijas pasaules čempionātu. Paliku uz 6. vietā junior grupā. Bija jaunākais tur. Uzvarēts daudz ko, zaudēt daudz kam. Cirkulējām baigi, bet... Man ir labs skolotājs, jā, bijušais arī sportists. Juris šobrīd gan vairāk, es pazīstu kā fotogrāfs, jā, labs. Viņš man dod norādījums, un tad pirmais bija tā pa taisno braukt. Es pēc savas ausis redzu pilnīgi. Kā ir fočēt un nebraukt vai otrādi? Redz, tas ir baigi interesanti, jo es agrāk pats braucu un es iepazinu to visu vidi, kā tas viss notiekās, respektīvi tās sacensības, un tagad atnākot bildēt, man ir to vieglāk izdarīt, jo es zinu, kas notiekās, un arī ir interesi pašam par to, jo es saprotu, cik tas ir grūti, uzlikt uz kaut kādām paletēm augšā. Tā kā tas ir forši, tā ir pieredzīta tāda. Es skatījos, kad es braucu sekciju, tu man gandrīz zem ritiņiem gulēs, vai riskantāk ir braukt vai bildēt? Tas ir vairāk tāpēc, ka es ar plātlaiņķi bildēju un ar viņu var ļoti tā tuvu piekāpt klāt, un tāpēc tā bilde interesantāk ir, ja es tā tuvāk piekāpju. Čau, Kriš! Čau. Tu trenējies pie Kristapa, jā? Jā, pareizi. Patīk trenēties? Ļoti. Sāk sanākt arī atbraukt ar riteni? Jā. Šodien piedalījies sacensībās? Jā, iegūt 4. vietu. Cik atceros, esi 5-kārtais Latvijas čempions? Jā, tā gan ir bijis, jā. Un kā tev šodien veicās? Salikt visu? Zini, salikt vairs nesalikt, bet man bija prieks, kad redz, ka līmenis ir audzis un daudz no jauniešiem ir atsākuši braukt, ir daži jaunie. Un tas nozīmē, ka triāls Latvijā attīstās un
aizejot man prom varbūt no šī sporta, man ir prieks, ka triāls Latvijā vēl pastāvēs un būs, piemēram, šī gada sasniegums pasaules čempionu. Tas jau vien nozīmē, ka Latvijas līmenī mēs esam augsti arī pasaulē kotējamies. Mēs dzirdējām un labi visi zinām, ka Arvis uzvarēja savā vecuma grupā pasaules čempionu šogad vasarā. Pastāst, kurās valstīs tas bija un kā tev tur gāja? Tas notika Spānijā un Itālijā. Tie bija pasaules čempionāti. Man konkurenti bija no Japānas, no Čehijas arī nedaudz, bet tie nebija tik labi. Viņi nemācēja tik labi braukt. Un tie mazie Japāņi, viņi ļoti labi brauc. Abrīnojam, kā tik maz cilvēku var tik labi pabraukt. Tad es arī esmu tikus pie riteņa. Es skatos, jā, tev tāds oranžs tikai. Tev ir zaļā krāsa, es ņemšu oranžo krāsu. Ne, šis draugam ir ritenis. Tīri tā neko, ne? Es domāju, jāsāk būs trenēties, ko. Tev nav bail, ka tu neieturies modē? Kad es modē nesako līdzi. Kā jāatšķirās arī ir. Kā tev patīk korespondentu loma? Ir diezgan interesanti, var ar visiem aprunāties, uzzināt, ko citu varbūt neteiktu. Kad nākamās sacensības būs? 19. februārī Ugālē ir otrais posms šīm sacensībām. Brauksim, piedalīsimies un varbūt, ka... Es domāju, ka mēs gaidīsim ziņas no tevis. Droši vien, ka līdzi jau nevarēsim aizbraukt, bet tu jau mums esi kā draugs Semam, ja? Tā kā gan jau tu mums painformēsi, kā jums tur gāja, ne? Jā, protams, painformēšu, pastāstīšu un redzēs, varbūt atradīsies kāds, kas var nofilmēt. Labi, Jāni, paldies tev liels par šodienu. Roku, un tad jau paldies par mikrofoni, un tad jau tiekamies. Tāds lūk pirmais posms čempionātam. Jā, gadās arī tā, un visādi savādāk. Visādi savādāk.